Mhm. Un mute. Jā, prieks pēc kaut kāda laika būt ar jums kopā. Un šovakar mēs kaut kādā ziņā es turpināšu to, ko es svētdien sludināju Agenskalnā. Ja kāds no jums jau ir tos prediķi dzirdējis, Baiba bija baznīcā, tā kā var iet tagad atpūsties un tad atnāc pēc 40 minūtēm un tad varēsim noslēgt ar lūkšanu. Bet šis patiesībā tā tēma, kāpēc šī tēma viens ir pļaujas svētku kontekstā, bet otrs, es domāju, ir vecā problēma par to, kā mēs iegūstam glābšanu, jeb pestīšanu. Ja. Jo kaut arī Kristus ir nācis un Kristus ir visu izdarījis, ir ļoti grūti to konceptu pieņemt, ka mums nevajag šo glābšanu iegūt ar darbiem, respektīvi nopirkt. Ja, tā kā es, un par to mēs domāsim arī vēstules galatiešiem kontekstā. Un es jums rādīšu arī kaut ko no PowerPoint, tā kā jūs redzēsiet, arī Bībeles teksts būs jums arī priekšā. Un mēs sākumā izlasīsim šos 4 pantus no Galatiešu 6. nodaļas. Un varbūt, ka Edgar, es varu aicināt, lai jūs izlasat šos pantus. Jā. Nepievilieties, Dievs nekļūs par apsmieklu. Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Kas sēj savā miesā, tas no miesas pļaus postu. Bet kas sēj garā, no gara pļaus mūžīgo dzīvību. Darīsim labu un nepagurdam, jo savā laikā mēs pļausim, ja vien nepadosimies. Tad, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, īpaši tiem, kas ticībā pieder pie mūsu saimes. Jā, paldies, tik tālu Dieva vārds. Un es zinu, ka ir cilvēki, kuri saka, ka ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus, ir karmas likums. Kad var sakot, ja tu kaut ko labu dari, tad noteikti labais tev atnāks atpakaļ, un ja tu kaut ko sliktu dari, tad sliktais arī tev atnāks atpakaļ. Bet šis teksts nav par to. Šis teksts, mēs pie šī teksta atgriezīsimies, bet mēs šovakar vairāk domāsim par to, kā sēt mazāk slikto un vairāk labo sēklu, jo vai mums tas patīk vai nepatīk, mēs visi esam gan sējēji, gan pļāvēji. Jā, tas varbūt viens skaidrojums mūsu cilvēku dzīve ir tāda, ka mēs sākumā esam tie sējēji, un tad tā pļauja nāk vēlāk, tad, kad dzīve tuvojas noslēgumam. Bet es domāju, sējam mēs katru dienu, jā, un man pat liekas, mēs arī pļaujam katru dienu. Nevis to, ko mēs no rīta esam iesējuši, bet iespējams to, ko kāds cits ir sējis, jā. Bet tajā galatiešu problēma bija tā, kāpēc Pāvils šādi raksta, viņi sāka ticēt Jēzum svētā gara iespaidā. Tiešām svētais gars bija tas, kas viņus pārliecināja, bet ļoti drīz viņi atgriezās pie bauslības likuma pildīšanas. Un šeit ir tas Pāvila izmisums kaut kādā ziņā, kad viņš saka, kā jūs tik forši iesākāt, un kā jūs tik ātri pazaudējāt. Ja? Un šī ir varbūt vienīgā vēstule, kur Pāvils lieto vārdu lāsts, kad viņš saka, ja kāds nāk pie jums un sludina citu evaņģēliju, nevis to, ko mēs esam sludinājuši, tad lāsts par to cilvēku. Tad ļoti smagi vārdi, vai ne? Bet patiesībā, jā, tas konflikts, un Pāvils to redz kā gara un miesas konfliktu. Jā. Un vai mums tas patīk vai nepatīk, bet mēs visi esam šajā konfliktā iekšā. Jo pirmkārt mēs dzīvojam fiziskā pasaulē, mums ir fizisks ķermenis, mums ir visas maņas, kas mums ir,
Un te pašā laikā svētais gars mājo mūsos. Svētais gars ir ielikts, ja tā var teikt, jā, mūsu fiziskajā būtībā, jā, kas, es domāju, rada arī daudz jautājumus mums. Nu, kā tas svētais gars tur sadzīvo iekšā mūsos, jā. Un tad varbūt tā ļoti vienkārši tā sēšana miesā ir vēlme iegūt pestīšanu ar darbiem, un sēšana garā ir svētā gara iedvesmoti darbi un dzīve. Jā. Kā jūs redzat, darbi ir abos gadījumos, bet ir svarīgi saprast, vai darbi ir rezultāts no tā, ko svētais gars manā dzīvē dara, vai darbi ir kā tādas trepītes, pa kurām es uzkāpju augšā, lai tiktu tuvāk Dievam. Tā var būt tāda viena atšķirība. Jā. Nu, vēl es varētu teikt, ka starpības starp garu un miesu varētu būt tas, ko, man liekas, korintiešiem Pāvils saka, ka Dieva likumi ir uzrakstīti uz mūsu sirdīs, ka vairs nav tās akmens plāksnes, kur mūzum bija tie baušļi uzrakstīti, ja? Ka mēs varam vienkārši jau piedzīvot caur svēto garu, kā šie baušļi kļūst par kaut kādu daļu no mums pašiem. Un ka mums nav visu laiku jāskatās, kas tas bija 1., 3. vai 5., ko es šorīt pārkāpu, bet ka nav, ka tas arī ir vēl viens kontrasts, kad mēs par to skatāmies. Ja jums ir kādi jautājumi, tad kaut kā, nezinu, paceliet roku vai kliedziet vai uzrakstiet komentāru vai vēl kaut kas. Un šeit, es domāju, tas teksts sākas ar ļoti tādu interesantu brīdinājumu. Ja? Nepievilieties, Dievs nekļūs par apsmieklu. Vai vecajā tulkumā Dievs neļaujas apsmieties. Tas vārds ir tāds ļoti interesants grieķu valodā. Viņš var nozīmēt arī būt vīzdegunīgam. Ja, tas vārds apsmieklis var nozīmēt. Jā, Edgar, tev ir jautājums. Jā, man varbūt nav uzreiz jautājums. Es vienkārši domāju, kāds mums formāts. Citreiz ir tā, ka pastāst, un tad vēlāk mēs apspriežam. Aha. Vai labāk tad pārtraukt. Es domāju, ka tu mierīgi vari man pārtraukt. Es zinu, uz kurieni es eju. Jā. Jā, man pagaidām nav, es vienkārši tad rēķināšos. Jā. Tu mierīgi vari pacelt roku, un tad es redzēšu. Ja? Vēl viens skaidrojums šai frāzē ir nespļaut kādam acīs vai nebūt vīzdegunīgam, respektīvi, ka cilvēks kaut kādā ziņā spējas atcelties pret Dievu, bet kur ir tās sarkanās līnijas, ja? Un ko vispār nozīmē sacelties pret Dievu, jo, ir cilvēki, kuri saka, ka tu pat Dievam nedrīksti žēloties, ja, ka Dievs ir tik svēts un ka tu nedrīksti tur stāstīt par savām kaitēm, ka Dievs jau visu zina. Un tad ir cilvēki, kuri saka, ka tu nekādā gadījumā nedrīkst uz Dievu dusmoties. Jo kas notiks tad, ja Dievs sadusmosies? Ja, un tad mēs tā kā cenšamies pret Dievu izturēties tā ļoti maigi, ka tikai kaut kas neaizvainotu Dievu, it kā Dievs būtu tāds izlaists puišelis, ja, kurš kontrolē visu ar kliekšanu, bļaušanu un sodiem, ja, vai arī ar prasībām. Ja. Un tāpēc, ja jūs paskatāties savā bībelē to kontekstu, kas tur ir pirms tam tajā 6. nodaļā, tad tur tajā 6. nodaļā Pāvils runā par tādu lietu, kā par to, kas notiek tad, ja kāds ir kritis grēkā. 6. nodaļas sākumā viņš runā par to, jūs, kas esat garīgi, centieties viņu izlabot lēnprātības garā, pielūko, ka arī tu pats nekrīti kārdināšanā. Un tad ir 2 panti, nesiet cita grūtumus un nesiet cita, katram ir jānes pašam sava nasta. Un tad tur ir tāds interesants pants, un tas ir 3. pants. Ja kāds iedomājas, ka viņš ir nezin kas, nebūdams nekas, tāds maldina pats sevi. Un man liekas, ka šī ir atsauce uz šo 7. pantu, ka kaut kādā ziņā,
Un cilvēks var sākt arī paņemt to, kas pieder Dievam, un lietot personīgi tā ka tas būtu viņa. Un tad tajā 6. pantā, un dažreiz 6. pantu liek kopā ar 7. Un 6. pantā rakstīts, kas mācās Dievu vārdu, lai visos labumos dalās ar savu skolotāju. Kas mācās Dievu vārdu, lai visos labumos dalās ar savu skolotāju. Un tad uzreiz ir nepievilieties, Dievs nekļūs par apsmieklu. Un iespējams, ka tas arī ir brīdinājums tādā ziņā, ka ko tad es mācu, kas tad ir tas Dieva vārds, ko es mācu, ja, kā es mācu. Ja. Un otra lieta, vai man ir autoritāte, kura priekšā es varu būt atklāts un es varu dalīties. Pat šeit tas ir rakstīts, lai visos labumos dalās ar savu skolotāju. Tas nozīmē, ka visiem mums, kas mēs vienādi vai citādi mācam Dievu vārdu, ir vajadzīgs arī skolotājs. Vienalga, vai tas ir mācītājs, vai tas ir mentors, kā mēs šobrīd sakam, vai coach, vai kāds vecāks brālis vai māsa, kas ir kā garīga autoritāte. Un tad Pāvils iet mazliet tālāk, viņš tad saka, ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus. Ja? Un kā jau mēs domājam par sēšanu, mēs esam sējēji. Mēs sējam gan vārdus, gan darbus. Ja? Mēs dažreiz sējam ar sejas attieksmi. Ja? Ja mums kaut kas nepatīk, tad to uzreiz var redzēt sejā. Ja? Vai arī citreiz, ja kāds cilvēks, nezinu, kaut vai Bībeles studijā runā kaut ko pilnīgi garām, tad mēs tur sākam raustīt plecus, ja? Vai mēs tur, nezinu, gandrīz tur kratam galvu un domājam, kā tā var, ja? Ko tas cilvēks, kādas muļķības viņš runā, ja? Sēšana, tie, kas jūs esat kādreiz sējuši, jūs zināt, ka sēšana patiesībā nav vienkārši. Kaut gan, ja jūs atceraties slaveno Jēzus līdzību par sējēju Mateja 13, tad tur tas sējējs ir nenormāli izšķērdīgs. Nenormāli, ja. Jo zinot, ka tuvajos austrumos, ka sēkla ir milzīgi dārga, un ka viņa kad ir svarīgi, lai katru sēklu iesētu normālā zemē, tas sējējs, es domāju, mūsu Dievs, viņš ir tik izšķērdīgs, ka viņš vienkārši met to sēklu, kur pagadās. Viņš uzmet uz ceļmalas, uz celiņa, ja? Viņš met ērkšķos, viņš met akmenājus. Es domāju, tā ir tāda ļoti interesanta ilustrācija par mūsu Dievu, ka mūsu Dievs ir ārkārtīgi izšķērdīgs, tā skatoties. Ja? Ja mēs būtu Dieva vietā, mēs sētu daudz uzmanīgāk. Mēs nebūtu tādi tik atvērti, ka mēs būtu gatavi visās iespējamās malās sēt. Ja? Bet šeit ir, es domāju, tas jautājums vispār, kāda sēkla tad man ir? Ja, ko tad es sēju? Ja. Mums bija vakar ļoti interesanti. Mēs bijām senioru ekskursijā, un tur mums uzņēma vecumniekos viens vīrs ar savu sievu, viņam 80 gadi. Viņš ir visu savu īpašumu uztaisījis dažādas mājiņas, un tur ir arī vējrādītāji, un tur ir baznīca, viņš ir uzcēlis savā dārzā maziņu, un uzcēlis arī dažādas skulptūras, ieskaitot Jēzu. Un var redzēt dzīvs cilvēks, dzīvs ticīgs cilvēks. Viņš teica, agrāk es nebiju ticīgs, bet viņam laikam bija bijusi klīniskā nāve vai kaut kas tam līdzīgs. Viņš teica, un tad man atklājās Dievs, un tad 30 gadus atpakaļ viņš sāk veidot to savu īpašumu. Un pēdējo skulptūru, Jēzus skulptūru, viņš izveidoja šogad. Un starp senioriem ir viena sieviete, kurai niez mēle paprasīt it kā pareizi jautājumu. Vai jūs ticat, ka jūs nonāksiet debesīs? Ja. Un tā sieva apmulst, tā īpašnieka sieva apmulst, viņa
Viņi saka, nu jā, nu katram ir savs ceļš, un mēs jau ejam uz turieni. Un, un tā seniora saka, vai tiešām jūs ticat? Ja? Un tad tur citi sāk viņu apsaukt un teikt, Klau, bet varbūt to nevajag. Viņi saka, bet es taču drīkstu paprasīt. Ja? Un es domāju, nu no vienas puses tā arī ir sēšana. Ja? Bet tā sēšana bija tik nesmalkjūtīga, ka tā bija apmēram tā, ka, zini, ka tu tiesas priekšā nonāc. Ja? Jau arī, ka tu klasēs izsaukts pie tāfeles un tagad tev prasa, ja, atbildēt to vielu. Ja? Un es domāju, jā, mēs dažreiz ar vārdiem, ar tādiem ļoti pareiziem vārdiem varam panākt pilnīgi pretēju efektu, ka cilvēki novēršās no mums, ka cilvēki nevis grib uzzināt par Jēzu, bet viņiem liekas, ka mēs viņiem pārmetam. Mēs viņiem pārmetam to, ka viņi nav pietiekami ticīgi, vai viņi nav tik ticīgi, kā mēs esam. Ja? Un tur ir tāds, tas, man liekas, ir tāds garīgs farizeisms, pret ko arī Pāvils dažādās vēstulēs vēršās. Un tad ir tas kontrasts, ja viņš saka, kas sēj savā miesā, tas no miesas pļaus postu. Un tas ir interesanti, ka kaut kur pirmajā brīdī liekas, ka tad tas, ko tu iesēji savā miesā, tas arī tavā miesā paliek. Ja? Ka tu vairāk vai mazāk sēji, lai sevi apgādātu. Ja? Lai labi justos. Un dažreiz varbūt ir cilvēki, kuri, es nezinu, ir izlasījuši 100 grāmatas par Dievu, un viņiem liekas, ka viņi ir tik gudri, bet viņi to visu patur sev, viņi nevienam citam to nedod. Ja. Un tāpēc tas otrais viņš saka, ka sēj garā, no gara pļaus mūžīgo dzīvību. Atkal sēšana garā ir kaut kas tāds, kas varbūt nenotiek, ka es esmu tas centrālais, kas to sēšanu izdara, bet sadarbībā ar Svēto garu. Jā, Edgar, es klausos. Ieslēdz skaņu. Jā. Man ir tā jautājums par to, varbūt jūs jau runājat, bet par to tur tā pateiks, kas sēj savā miesā, tas no miesas pļaus postu, un tā kā, ja kaut kas ir miesā, tad obligāti posts, ja. Vai tad nav kaut kas arī labs, ja, piemēram, ja es, teiksim, rūpējos par savu veselību, lai es varu būt vesels un negānu savu miesu, man liekas, tas būtu labi, taču vai nepiemēram, un viss kaut kas cits tā. Protams, Edgar. Redziet, grieķu valodā ir 2 vārdi, kas latviski tiek tulkot ar vārdu miesa. Ja? Un viens ir vārds soma, ja? No kuras atnāk, piemēram, psihosomātika vārds. Ja? Un otrs vārds ir sarks, ja? ar X galā. Un šeit Pāvils nelieto vārdu soma. Viņš nelieto šeit fiziska ķermeņa vārdu. Viņš lieto, es gribētu teikt, vecās dabas vārdu, vecā Ādama vārdu. Ja? Protams, mums latvieši, mēs esam bišķi apdalīti. Mums tā miesa ir abos gadījumos. Ja? Jo tad, kad Pāvils runā Timotejam, ka miesas vingrināšana maz ko der, tad tur viņš lieto šo otru vārdu. Ja? Tā ir tā atšķirība. Ja? Jo es domāju, ka šeit mēs varam pārprast, jo tad tiešām gandrīz sanāk, ka rūpēties par savu ķermeni ir galīgi slikti, vai arī, mēs varam teikt, tad jau varbūt arī pat iesēt burkānus ir slikti, ja, jo, tie baro manu miesu, ja, tur nekāds garīgs pasākums nav, ka tu burkānu sēdi, ja, izņemot, ja tu lasot bībelē burkānus, ja, bet tas ir, ja, mēs jau, es domāju, tā dzīvojam, tādā dualismā, ka tā mūsu garīgā pasaule un fiziskā, mēs tā kā gribam viņus sašķelt, ja, mēs sakam, galvenais, lai dvēseli ir izglābta un tā miesa, bet par to miesu jārūpējās, jo Dievs ir saslēdzis mūs kopā, tā dvēseli ar miesu ir kopā, un tāpēc ir svarīgi, šis ir tas varbūt tas, kas ir svarīgi saprast, ka Pāvils šeit runā par mūsu veco dabu, kas ēt miesā, jo viņš uzreiz nonāks, ja mēs paskatāmies uz Galatiešiem 5, 19, 21, tad mēs redzam, ka viņš pasaka, kas ir miesas darbi. Ja. Un es pat gandrīz gribētu teikt, ka šis ir kaut kāds jau gan sēkla, gan pļauja. Ja, ka šeit mēs varam runāt, ka šis var būt kā kaut kas tāds, ko mēs sējam,
un arī kaut kas tāds, ko mēs jau pļaujam. Tāds milzīgs katalogs. Es domāju par to, kāpēc tas gara auglis ir krietni mazāks kā tie miesas darbi. Ja? Visticamāk, tāpēc, lai varbūt mēs apzinātos, uz ko katrs no mums mēs esam spējīgi. Jo nav jau tā, ka viss katalogs mūsos ir intensīvā līmenī, ja? bet es domāju, pilnīgi pietiek paskatīties uz vārdu ķildas, ja? vai ja mēs paskatāmies vēl uz, piemēram, uz patmīlību, ja? Skaudību, ja? Jo dažreiz, man liekas, mēs tā kā apstājamies pie tiem pirmiem, un tad mēs sakam, man nekas no tā pirmā piecinieka man nekā nav. Ja? Un tad mēs tā sakam, es tikai tur kaut kur 8. vietā esmu ar savu miesas sēklu, ar to, kas man ir. Ja? Un man šķiet, ka tas, ko varbūt Pāvils grib vērst uzmanību, jo redzat, pirms gara augļa ir miesas darbi. Ja? Un tur ir atkal tas kontrasts, ja viņš pasaka, tie miesas darbi ir skaidri redzami, ja? Un tie ir tādi. Un tad viņš pēc tam uzreiz 22. pantā viņš saka, ka šeit ir gara auglis. Ja? Bet varbūt tas drūmais ir tas, ka Pāvils saka, ka tie, kas turpina tādas lietas darīt, ja? Un es domāju, ka šeit atkal mums ir jāuzmanās no tā, kad tu vienreiz esi bijis skaudīgs, un tad tu domā, ka tu neiemantos Dievu valstību. Ja? Šeit ir runa par tādu, nepārtrauktu, konstantu dzīvošanu tajos miesas darbos. Ja? Un es domāju, ka šī ir varbūt viena tā svarīgā lieta ir, tad, kad Kristus sacīja, jūs atzīsiet patiesību un patiesību darīs jūs brīvus, tad es domāju, ka Kristus paturēja visu šo prātā, ko šeit Pāvils apraksta. Tas ir, tā diemžēl ir mūsu vecā daba. Ja? Un lai kā es gribētu, kad es tagad 44 gadus vairāk esmu apzināti kalpoju Kristum, lai kā es gribētu, lai tie miesas darbi nebūtu, viņi joprojām tādas nezāles lien ārā. Ja? Mēs varam arī paskatīties uz to, kā uz nezālēm. Ja? Ka, man liekas, atšķirībā no labās sēklas nezāles pašas sējās. Ja nav tā, ka, teiksim, mēs tur pavasarī iesējam gurķus, un tad viņi paši tur sasējās un turpmākos 5 gadus gurķi aug griezdamies. Ja? Un mēs vienkārši sakām, gan pārņēmuši visu dārzu, ja pilns dārs ar gurķiem, tā tas nav. Bet pamēģiniet, paskatieties, kā tur nātris un kā tur usnas, kā viņas izplatās. Ja? Tu vari uzrakt dārzu, tu vari visu, kā saka, iztīrīt. Cik viņš izturēs tas dārs, kādus 3 mēnešus, nāks atkal ārā. Ja? Nāks atkal ārā. Tā kā es teiktu, ka šīs arī ir tagad tādas nezāles, kur mums kaut kādā ziņā ir jāsaprot, kad es to pamanu, tad man Dievu lūdzot ir jārevē laukā. Ja? Jo pats sliktākais ir noliegt, ka mums tādas lietas ir. Ja? Jo man liekas, kad ir kristieši, kur vienkārši saka, kas ir Kristū, tas ir jauns radījums, viss, kas ir bijis, ir pagājis, viss ir tapis jauns. Ja? Jā, mūsu dvēseli ir izglābta, bet mūsu vecais Ādams vēl kaut kur tāds pusdzīvs ņemās. Un tad, protams, pazīstamie panti par gara augli. Un es jau to kādreiz esmu teicis, ka šis nav stāsts par to, ka tie ir augļi. Tādā ziņā, ka mēs sakam, ka te ir kaut kādi tur 9 augļi, un tad cilvēks saka, es šobrīd piestrādāju pie mīlestības, man ar to mieru tā pašvak ir, prieks ar tā pamazām, bet es tāds izturīgs esmu un krietnis, un lēnprātības vispār nav, un es esmu nemaz, savaldības arī nemaz nav. Ja, ka mēs tā kā, šis nav tā, ka mēs izdaram izvēli, kuru augļa sastāvdaļu tad mēs tagad piestrādāsim, ja. Jo jūs saprotat, ka gara auglis, tas nozīmē svētā gara darbs manī un tevī. Tas ir svētā gara darbs mūsos. Ja, mēs varam baigi gribēt, baigi uztrenēt savaldību, un es domāju, ka kaut ko jau mēs varam uztrenēt, bet lielā mērā tas ir tāds,
tā ir svētā gara iniciatīva, un tā ir mūsu atsaukšanās. Jo es domāju, dažreiz kristieši arī viņi saka, es tad gaidīšu, lai tas svētais gars to auglu tad briedina. Ja, bet tur ir tā miedarbība. Ja? Kaut kas man arī ir jādara. Man ir šī mīlestība arī jāparāda citiem. Man ir jāmācās būt miera nesējam. Vakar Katoļu baznīcā bija Asīzes Franciska diena. Ja, varbūt jūs esat dzirdējuši klasisko miera šo lūkšanu, ko Asīzes Francisks lūdz, lai viņš kļūst par miera nesēju. Ja, un tāda ļoti skaista lūkšana. Ja. Un tad mēs mazliet tālāk ejot, mēs redzam, ka Pāvils patiesībā runā par tādām, atkal ļoti tādām praktiskām lietām. Viņš saka, nepiekusīsim labu darīdami. Ja? Nepiekusīsim labu darīdami. Un interesanti, ka Pāvils piemin tik ļoti cilvēcīgus vārdus, piekust un pagurt. Ja? Un es domāju, ka bieži vien baznīcā mēs vairāmies no šiem vārdiem piekust un pagurt. Ja? Mums ir tā kaut kā tā sajūta, ka Dieva darbā tad tu nekad nepiekūsti un nekad nepagursti, bet tā tas patiesībā nav. Tā tas patiesībā nav. Mēs esam tikai cilvēki. Ja? Un, protams, mēs varētu daudz runāt par to, kāpēc mēs piekūstam. Ja? Bet tā būtu cita tēma. Ja? Bet es no savas puses varu teikt, es piekūstu tad, kad es uzņemos pārāk daudz. Es piekūstu tad, kad man vēl kaut kādi mesijas slimības iedīgļi ir mani pēc 30 gadu kalpošanas kā mācītājam. Tas mesijas slimība, tas nozīmē, ka tu esi neaizvietojams, ka visur, kur tevi sauc, tev ir jāiet, tu tā kā visa pasaule no tevis ir atkarīga. Ja tu tur neaizies, tad tur būs slikti. Ja neviens tik labi neizdarīs, kā tu pats to vari izdarīt. Ja. Un svētdien es teicu, ka mēs varam piekust labu darīdam arī tad, ja tā laba darīšana nav tāpēc, lai citi mūs ievērotu. Ja. Jo laba darīšana var būt arī, es domāju, mums jebkuram cilvēkam ir svarīgi, ka kāds pasaka paldies. Ja. Tas būtu dīvaini, ja mēs tur 30 gadus tur kaut ko darītu, un saka, man ir vienalga, ja. Jo tas ir viens iemesls, kāpēc var piekust labu darot. Ja? Ka mēs vienkārši nesaņemam nekādu pozitīvu atsauksmi, mums liekas, acīm redzot, varbūt nemaz tik labu nedaru, ja es sāku pagurt. Ja? Bet otrs iemesls, kāpēc mēs piekūstam, ir tāpēc, ka mēs esam vairāk sējēji kā pļāvēji. Un tas arī mazliet ir par rezultātiem, vai ne? Ka mēs sējam, mēs to labo daram, ja, bet mēs neredzam tos augļus tik ātri. Mēs neredzam, ka tur tie augļi tik ātri nobriest. Mūsu draudzē ir alfa kurs, un es domāju, ka alfa arī ir tāda fantastiska iespēja, kur cilvēki var ļoti ātri mēs to labo sējam, un tad pēc 3 mēnešiem jau citi kļūst par kristieši. Ir jau kaut kāda mazā pļauja, teiksim, ja. Un tāpēc Pāvils saka, savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Viņš patiesībā pieļauj, ka mēs varam gan piekust, gan pagurt. Un viņš saka, varbūt mēs nemaz nepļausim. Varbūt mēs būsim tā noguruši, ka vajadzēs kādam citam pļaut. Ja? Atcerieties, korintiešiem Pāvils saka, es dēstīju, Apols laistīju, bet Dievs ir tas, kas audzē. Ja? Un es domāju, viens sēj un varbūt cits pļauj. Ja, viens sēj un cits pļauj. Un tad Pāvils saka, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, īpaši tiem, kas ticībā pieder pie mūsu saimes. Ja. Un tagad mazliet par šo frāzi darīsim labu. Darīsim labu. Jo es domāju, Pāvils šeit kaut kādā ziņā pasaka, ka tā ir tā labā sēkla darīt labu. Bet darīt labu mēs varam arī tā, ka mēs savāram ziepes. Ja. Tas būtu apmēram tas, ka es iedomātos, ka Edgaram, lai darītu labu, vajag to, ko es esmu iedomājies, kas man liekas viņam vajag. Un es Edgaram nemaz nepaprasu, vai jums to vajag? Ja.
Un es tikai nezinu, man ir izjūta, ka jūs daudz lasat, vismaz izskatāties ļoti intelektuāls, un es jums katru nedēļu nesu pāris grāmatas. Ja? Man ir pilna māja ar manējām, un man nav, kur viņas likt. Ja? Un Edgars ir tik smalkjūtīgs, ka viņš nevar man atteikt. Nu, kā tu mažim atteiksi, ja viņš nes tās grāmatas? Ja? Bet lielākā daļa no tām grāmatām ir tādas, kuras visticamāk ne jūs interesē, ne jūs lasat. Ja? Bet es saku, bet es taču daru labi. Ja? Un tad es vienā brīdī secinu, ka jūs nemaz neesat tik priecīgs. Ja? Kad jums ir jāatrod, kurā konteinerā varētu tās grāmatas izsviest ārā, jo tas dzīvoklis ir vai māja pārpilna. Ja? Šis ir tāds, kā lai pasaka, fikcija, piemērs fikcija, ja? Nav tā. Es tur baibai katru nedēļu nesu to, ko man nevajag. Ja? Es saku, bet vispār labas vēl tās grāmatas ir, bet es viņas pat neesmu lasījis, bet man vienkārši, man ir kaut kāda, es tagad raisos vaļā no visa. Un tāpēc es domāju, darīt labu kaut kādā ziņā prasa pazemību, uzdrošināties, iepazīt to cilvēku, kam es gribu darīt labu, un saprast, kas ir tas labais, ko tas cilvēks no manis varētu saņemt. Ja? Protams, jūs teiksiet, bet Jēzus teica visu, ko jūs gribat, lai cilvēki jums dara, darīt arī jūs viņiem, bet šis ir tāds mazliet, es jau varu gribēt, lai man masē galvu, ja? bet kādam no jums absolūti nevajag, lai masē galvu, ja? Un ja es sākšu masēt, tad diez vai kāds no jums masēs man atpakaļ, ja? Vēl viens tāds diezgan triviāls piemērs. Ja? Mēs jau gribam, lai cilvēki painteresējas, ko mums vajag. Tas ir tas, ko mēs gribam, tad mēs arī citiem painteresējamies pie citiem, ko viņi grib. Tas sakrīt. Jā, tas sakrīt, un es domāju, ka to mēs nedrīkstam aizmirst, jo dažreiz, man liekas, tā laba darīšana otram var vienkārši to otru nosmacēt. Ja? Ka tu ar to savu labumu esi tik liels, ja? ka tas otrs mūk no tevis, ja? Ka viņš saka, man tādu labumu nevajag. Un redziet, vēl ir, es domāju, viena lieta, ka cilvēkiem ir ļoti grūti pieņemt to labo, ko mēs dodam. Viņiem liekas, ka viņiem vajadzēs atmaksāt atpakaļ par to. Ja, ka viņiem vajadzēs tā kā justies, viņi ir mīnusā, jo mēs tagad kaut ko labu parādījām vai iedevām kaut ko labu. Ja. Es domāju, tas teikums, kāpēc tu esi tik labs pret mani, es to neesmu pelnījis, tas parāda arī to, ka mēs bieži vien neesam gatavi par to labo pieņemt. Mēs neticam, ka mums kāds cilvēks vienkārši tāpat varētu labu darīt. Ja, un tas, protams, tad ir jautājums, kas manā sirdī man ir jāmaina, lai es noteikti gribu man darīt labu, ka viņi ir sajutuši varbūt svētā gara paskubinājumu darīt labu. Ja, jo es, ziniet, daudz cilvēki pieturās pie tā, ko Pāvils saka, svētīgāk ir dot nekā ņemt. Ja. Un es parasti saku tā, ja visi dos, nebūs kas ņem. Ja es tā iedomājos tādu situāciju, ka visi dos, ja, un nebūs kas ņem, tāpēc, ka visi dos. Ja. Tur atkal ir tā svarīgā lieta. Ja. Protams, Pāvils saka, kamēr mums ir laiks. Un mēs nezinām, cik mums ir laiks, domājot par savu dzīvi. Mēs nezinām, cik mums ir laiks tādā ziņā, cik mums būs spēka darīt labu. Ja? Un Pāvils saka, darīsim labu darīdam. Un man šķiet, ka tā ir tā atslēga, ka tā labā sēkla, ka tie svētā gara augļi, kad mūsos ienākas, tad tie labie darbi ir tas rezultāts no svētā gara. Ja? Nevis mēs labu daram, lai pielabinātos Jēzum, bet mēs darām labu tāpēc, ka Jēzus joprojām mums dara ļoti labu daudz. Ja, ka tas ir tāds, mēs esam tikai nākošais posms, viņš dara labu mums, mēs darām labu citiem. Ja. Un tad ir tas interesantais, kad viņš saka, darīsim labu visiem, un tad viņš saka, bet īpaši tiem, kas ticībā pieder pie mūsu saimnes. Mēs teiktu, īpaši tiem, kas pieder mūsu draudzē vai mūsu kopienai. Ja. Un atkal man šķiet, ka palīdzēt kādiem cilvēkiem, kas nav draudzē, dažreiz ir vieglāk nekā palīdzēt tiem, kas ir draudzē.
jo tos, kurus mēs draudzējamies, mēs tā kā esam jau sašķirojuši, kuram vajag palīdzēt, kurš ir cienīgs, ka viņam palīdz, kuram nevajadzētu palīdzēt un tā tālāk. Ja? Un atkal, redziet, tas ir darbības vārds, darīdami, darīsim labu. Ja? Tas ietver sevī gan vārdus, gan kaut ko fizisku, gan arī klātbūtni, ka mēs varam būt tam cilvēkam blakus. Un vienkārši saruna arī var būt laba darīšana. Ja? Mums dažreiz liekas, ka labu var darīt tikai tad, ja tev daudz naudas ir. Nu, nē. Tie, kam ir daudz naudas, tie arī daudz no viņiem dara labu. Ja? Bet jā, tāds ir šis teksts šim vakaram, un es pat nezinu, cik garas jums tās Bībeles studijas ir, bet es esmu tāds kompakts, tagad varbūt var atvērt laiku diskusijām par to, ko jūs sapratāt no šī teksta un kas jūs uzrunāja. Es tā gribēju pajautāt, varbūt tā tieši, Jā. Kad jūs teicāt par to, par tām lūkšanām, ka Dievam nevajadzētu visu stāstīt, ka mēs tā pazemīgi ejam un varbūt kautrējamies teikt, vadoties no tā, ka Dievs tāpat par mums zina visu. Bet būtībā es domāju, ka tās lūkšanas, ja mēs pasakām skaļi, ka Dievs jau grib dzirdēt mūsu balsi konkrēti, ka man ir tā problēma un es vēršos ar lūkšanu pie viņa, un tāpēc jau es to balsi paceļu, tā jau es varētu muti nevērt vaļā, uzskatot, ka Dievs tāpat visu zina, bet tomēr mēs gribam izteikt balsī. Varbūt liekas ne jau izkliegt savus lūkšanas, bet pateikt balsī. Jā, es domāju, ka tas ir svarīgi, jā, jo mēs patiesībā mums ir svarīgi dzirdēt arī pašiem savu balsi. Jā, kad mēs parunājam. Un tad otra tāda lieta ir par to devīgu, par to Dievu, ka Dievs devīgi sēja, nevis tā kā mēs novelkam svītriņu. Bet es domāju, ka te tā Dieva roka ir tāda, ka viņš patiešām sēja kā tāds bagātīgs sējējs, lai tā sēkla sasniegtu arī tos, kas nav tanī viņa tīrumā, bet kas ir tur blakus, un lai kāda no sēklām aizkrist tur, jo tiešām tā kā agrākos laikos, ka sēja tā bagātīgi sēja no tās sētuves to sēklu. Tā tāda lieta, kas man tā, par ko es domāju, kā tas varētu būt. Un labi, es laikam vairāk nerunāšu, lai runā citi. Bet es domāju par to, par tiem darbiem, kad mēs tiešām esam tā, kā tas mēdz būt tiem, kas dara, tiem tiek uzkrauts. Es domāju, ka vienkārši mēs esam tādi, ka mēs, mums jādeliģē uzdevumu citiem. Un jāpaļaujas ir uz citiem, un jāuzticās tiem citiem. Mans domas ir tādas, ka bieži vien mums tiešām liekas, bez manis jau nevarēs. Bet tai pašā laikā mēs paskatāmies, domājam, ka mēs esam neaizvietojami, ka cits to nevarēs izdarīt, bet būtībā, ja mēs cilvēkam deliģējam uzdevumu saprāt robežās, kad viss tiek izdarīts. Jā, paldies. Es domāju, ļoti labas domas, ko jūs sacījāt, jo es domāju, tas, kas mums dažreiz mums pietrūkst pacietība sagatavot kādu citu, lai kāds cits strādā. Mēs paši esam gandrīz kā tādi profesionāļi. Un sakam, es jau izdarīšu ātrāk. Ja? Bet es domāju, ka ir labi, ka mēs noņemam to akcentu no sevis, ja? Jo tur ir tās briesmas kļūt lepnam. Tā, ka neviens cits nevar, es tikai varu. Ja? Un tad ir, es domāju, tā otra puse draudzē ir, ka tie cilvēki ir pieraduši, ka tu esi tas lielais darītājs, un viņi ar prieku skatās uz tevi, kā tev iet, un neko nedara paši. Ja. Tā kā Ilzi? Un tad vēl ir tāda lieta par palīdzības pieņemšanu. Savā laikā, kad kādreiz, arī bija tādas grūtas situācijas, man arī likās tā dīvaini kaut kāda palīdzības pieņemšana. Bet būtībā tā ir
par mūsu lepnumu runa. Ja tā palīdzība tev reāli ir vajadzīga tādā brīdī, kad viņa nāk, tad mums ir jāprot ar pateicību un pazemību to palīdzību pieņemt. Un tad, kad tas devējs jūt, ka tu tiešām to pieņem ar pateicību to palīdzību, vai tā būtu tāda garīga rakstura palīdzība, vai tā būtu kādreiz arī materiālā rakstura palīdzība, tad arī tam palīdzētājam ir lielāks prieks turpināt to darbu. Jo svarīgi ir, mēs latvieši esam tādi kautrīgi. Ko tur, labi, man kāds kaut ko iedod, man ir jāsaka tas paldies, un man ar pateicību ir jāpieņem, jo tas cilvēks to dod no sirds, bet mēs tā bieži vien, ko tu, nevajadzēja jau, ko tu tur daudz pūlējies, bet būtībā iekšķīgi man tas ir vajadzīgs, ja? Man ir jābūt, un jāsaka tā, es patiešām ar pateicību pieņem to. Un tad arī tam devējam ir tā vieglāk. Man liekas, ka tā ir tā vieta, ka mēs nepasakām paldies. Ka mēs nesakām tā, ka es ar pateicību pieņem to. Jā. Otrs grāvis ir, ka katru reizi, kad mēs to cilvēku satiekam, mēs tur paldies un paldies. Es zinu, ka man arī tur kāds cilvēks palīdzēja, un es kādas 3 reizes, 3 dažādos gadījumos, katreiz. Viņš saka, Edgar, viņš saka, pietiks. Viņš saka, vai pateikt ar pateicību pieņem. Jā. Jo viņš saka, ka tu jau vienreiz man pateici paldies. Tev nevajag katru reizi, kad tu man satiec. Es teicu, bet man sirds ir pilna, tu man tik ļoti palīdzēji. Bet es jūtu, ka tam cilvēkam, šim konkrētam cilvēkam, ka viņš sāk justies neērti par to. Jā. Un tur atkal mums nevajag pārspīlēt. Nevajag pārspīlēt nekādā gadījumā. Jā, tā kā tur ir atkal tie tādi 2 grāvi. Viens ir, kad mēs tur nemaz nepasakam, un to dažreiz es zinu, ka cilvēki, kas no rietumiem ir sūtījuši palīdzību, viņi ir teikuši, ka viņi nav saņēmuši pat nekādu e-pastu atpakaļ, vai tā nauda ir saņemta. Tas ir tiešām nekorekti un nepateicīgi. Jā. Labi, vai ir vēl kādas domas, pārdomas no šī, ko mēs šokar runājām? Man bija tas komentārs par to paldies un lūdzu. Es atceros, ka kaut kā tā kā es saku paldies, un tas, kam es saku paldies, viņš saka, nav jau par ko. Bet es jau tā kā paldies saku tev par kaut ko. Es jau nesaku tev paldies ne par ko. Tad es jau tev neteicu ko, bet es otrs nemāku tā kā pieņemt to. To paldies, viņam paldies par to, es jau neko neizdarīju, tur jau nekas tas nebija. Tev noteikti daudz vairāk ir. Un tā kā, un tu viņam ārēdi to paldies tev, nepaldies tev, un tad tas paldies teicējs paliek tā kā tāds muļķis. Un saka paldies tā kā, ne par ko. Paldies, un tad viņi nesaka nākamreiz. Jā, es esmu dažreiz tā ļoti stipri uzreiz pretī teicis, kad tas cilvēks saka, nav par ko, es saku, kā nav par ko, es saku, tu patās tik foršu darbu izdarīji, kā nav par ko. Un tad viņš tā apraujās, jo man liekas, tā ir tāda standarta frāze, ko mēs bieži sakam, nav par ko. Jā, tas starp citu nāk no krievu valodas, ņezašto, jā. Tas pat nav īsti latviski, ko mēs sakam, nav par ko, jā. Kā tad ne? Jā, kā tad ne, ja ir palīdzēts. Baiba, tu gribēji kaut ko teikt, jā? Man daudz tā saka pretī. Es jau neko neizdarīju, nav par ko. Nē, tev paldies, ka pabrauci. Man ļoti patīk tas mesijas slimība. Pirmo reizi dzirdēju tādu terminu. Bet tā deliģēšana tā labā lieta ir, jo tā arī ceļ citus. Tikko to piedzīvoju, un aicināju runāt par svētīgu lietu atkal mani Nacionālajā rehabilitācijas kongresā un tā. Bet vienkārši atzīt to, ka kāds cits to var labāk izdarīt. Un to tam otram pateikt, un tad redzēt, kā tas ceļ to otru. Pateicis, man liekas, tu to izdarīsi vēl labāk. Tas ir tik ļoti svētīgi. Savukārt par palīdzības pieņemšanu,
tur ir arī, man liekas, tas jautājums par to, ka vieglāk ir dot nekā ņemt. Un to es esmu piedzīvojis arī spēju kustības kontekstā, bet ja to saņem tā pareizi, vai ne? Un tad man liekas, tas devējs piedzīvo to svētību vēl vairāk. Nu, tā kā, gan tu esi svētīts, gan tas, kurš dod, jūs abi tajā procesā, ja visijā, piemēram, nevaram būt vieni. Un tas ir nenormāli forši, man liekas, ka mēs tādā stāvoklī. Vai, no tad es aizvēršos, bet, piemēram, Bulgārijā, kad es biju Bulgārijā, es iepazinos ar vienu fantastisku studentu, kur mēs turpinām sarakstīties, vai ne, un atbalstīt, un viņu būs agapi studenti. Saistīta no Sofijas, bet arī tieši tāpēc, ka man vajadzēja palīdzību, un viņa bija gatava, vai ne, viņa man stūma visu kaut ko, un mēs kopā pavadījām laiku tieši tās palīdzības vajadzības dēļ. Tā arī varbūt svētība, jo mums liekas, ka tas ir mūsu kaut kāds vājums tajā brīdī, kad vajag to palīdzību. Bet īstenībā Dievs to var lietot vēl svētīgi. Tieši to mūsu vajadzību. Jā, un es domāju, tā ir tāda forša miedarbība. Tā ir tāda forša miedarbība, kad ir devējs un saņēmējs. Un kad ir kaut kāda tāda ķēde, ka mums nevis jādomā, kā mēs tam devējam atpakaļ atdosim, bet ka mēs varam dot kādam citam. Ja, ka tas Dieva acīs, tā ir tāda dievišķa lieta, un Ilona raksta, bet ir cilvēki, kas nemāk pateikt paldies, kaut tu esi izdarījis ko labu. Jā, tādi cilvēki ir, es zinu, arī kad es braucu un kādu palaižu, tad es gaidu, ka viņš pamirkšķinās ka es viņu esmu pateiks man paldies, bet ir tagad tāda paudze, kas vairs neko nemirkšķina. Viņi gandrīz uzskata, ka viņiem pienākās braukt pirmajiem ārā, kaut arī es braucu pa galveno ceļu, ja? Bet tas vairāk tad ir atkarīgs, es domāju, no cilvēka, kas viņam ir mācīts bērnībā, jo to paldies teikšanu mēs iemācāmies diezgan arī skarbi, ja? Jo es domāju, es atceros, ka kaut ko uzdāvināju, tad mamma vai tētis teica, ej pasaka paldies, ja? Nu, apmēram tāda formula, ja? Tev ir jāpasaka paldies, un kā tad tu nepateiksi paldies. Bet redziet, latviešu valodā jau forši tas vārds paldies, jau ir tas saliktenis, kas sastāv no diviem vārdiem, palīdz Dievs. Un tas, man liekas, nav nevienai citai tautai tā, ka tas paldies ir saistīts ar svētības vēlēšanu, kad mēs sakot paldies, mēs sakam, lai tev palīdz Dievs par to, kā tu man esi palīdzējis. Ja? Un tad dažreiz cilvēki arī raksta, teiksim, Facebookā, ja viņi raksta un tad Dievs ar D ar lielo burtu, ja? Tā kā, lai var saprast, ka tur ir tie abi vārdi kopā. Ja? Moreiz ir tāds skaidrojums. Jā. Tas ir sakne no katra vārda, tā kā pal. Jā, tas pal varētu būt tā kā palīdz un Dievs, tāds, jā, es domāju, man patīk šis skaidrojums, jā, es nevaru 100 punktu pateikt, vai tiešām oriģināli tā tas ir bijis domāts, bet es domāju, ka latvieši, tad, kad viens otru satika un kad kāds strādāja, tad teica, Dievs palīdz. Vēlēja to dievpalīgu, jā, tas bija kaut kas tāds, kas daļa no kultūras, kas bija, jā. Tagad vairs... Īpaši Latgalē man ir vecāks stāstīja, ka bērnībā, kad gāja garām kaimiņu un teica, mēs labdien, man Dievs palīdz. Jā. Īpaši redzi, ka tas otrs strādā. Tieši tā, un es domāju, tas ir ļoti forši teikums. Jā, tas ir ļoti labi, jā. Tā kā es teiktu, mēs sējam arī pat pasakot paldies. Arī tā ir sēšana. Jā, mums nevajag iedomāties, ka mums vienmēr ir kaut kādas
mega sēklas milzīgās, jā, bet mūsu klātbūtne, jā, dažreiz klātbūtnes kalpošana būt blakus cilvēkam, jā, varbūt pat nemaz nav jāsaka nekādus vārdus, tu dari labu ar to, ka tu vienkārši esi blakus, jā, un ir daudz, es domāju, daudz veidi, tāpēc jau atkal, es domāju, tas nepaguršana un nenoguršana jau ir saistīta tik bieži arī, ka mums liekas, ka neviens cits to darbu neizdarīs, nu tad mums viņš ir jādara, nu tad mēs tur, kā krievi saka, čerezņem agu, jā, sakostiem zobiem, un beigās tad mēs brīnamies, kāpēc neviens mums ordeni nepasniedz, jā. Mēs ar sievu dažreiz smejamies, par katru labu darbu, ko tu klusībā esi izdarījis, kāda pērle tajā kronī būs, ko tu dabūsi pēc šīs dzīves, jā, tad tur būs tāds foršas pērlītes apkārta tajā vainagā, ko Dievs mums dos. Jā, bet arī, vai ne, par to klātbūtni, piemēram, vai vispār būšanu pieejamam tam labajam, ka tev ir jādara, man liekas, tur ir beigā, tā steiga noņem to klātbūtni. Es pa daudz, tu, kas tev nebūtu jāuzņemās, bet tu esi tik labs, ka tu paņem visu sevi. Man liekas, tas no personīgās pieredzes, tad tu nevari vairs būt klātesošs. Vai klātesošā manā gadījumā. Es biedrībā jūtu, ka tie cilvēki sāk kaitināt vai neko negrib, un jau lai tu esi klāt. Un tajā brīdī es saprotu, ka kaut kas nav pareizi. Kaut kas pa daudz. Jā, es domāju, ka mums ir jāapzinās arī katram savas spēka robežas, savas enerģijas robežas, un ka bieži vien mēs esam gatavi tik ļoti kalpot tam otram, bet mēs to daram uz sava rēķina. Un rezultātā ieguvējs nav ne tas, kam mēs kalpojam, ne arī mēs paši, jā, jo mēs esam atdevuši sev, bet neesam arī dabūjuši pretī to varbūt, ko mēs vēlējāmies. Un es atceros to gadījumu, kad es biju tik noguris kancelējā, ka cilvēks, kas uz mani bija atnācis ar mani runāties, viņš šeit izskatās mācītāji, ka jums nāk miegs. Beigsim tikšanos un iesim mājās. Ja. Un man tiešām nāca miegs. Ja. Tas bija acīm redzot kaut kāds 4. cilvēks vai 5., ko es satiku. Un es domāju, tā tikai varbūt pirmajā brīdī liekas, kas tur paklausīties 1 stundu vienu cilvēku, kas ir atnācis. Bet īstenībā tas paņem ļoti daudz spēka, jo tev ir jābūt uzmanīgam. Ja tu paralēli vari Dievu lūgt, ja, bet tev ir jābūt uzmanīgam un kaut kādā ziņā jāmēģina reflektēt, varbūt atpakaļ, ko tas cilvēks arī saka. Ja, tā kā. Likās svarīgi, kad vairākas reizes jūs pacēlās tas jautājums par to iejūtību un tur sākumā, kur tas cilvēks to neiejūtīgo jautājumu ir un ka mēs pirms to labo daram, pārliecinamies, ka tam cilvēkam to vajag, un tagad atkal par to pašu bija runa, ka tev jābūt uzmanīgam vienkārši klausoties. Baigi svarīgais moments, man liekas, tas viss. Tā ir māksla, var teikt. Jā, es teiktu, ka tā ir dievišķa kvalitāte, kaut kāda dievišķa dāvana, ko Svētais Gars var mums iedot. Visiem viņa nav vienādi izkopta, bet to var izkopt. Tas nav tā. Tiem, kas ir pacietīgāk, tiem, man liekas, ir vieglāk. Grūtāk ir tad, kad tu bīdies un nevari saprast, kad tas cilvēks beigs runāt. Ja? Un viņš runā. Un man liekas, ka man ir bijuši tādas tikšanās reizes, kur es nevienu teikumu nepasaku, kur vienkārši cilvēks 40 minūtes vienkārši runā non-stopā. Ja? Un tad mēs beigās dievpilnam. Un tad cilvēks saka, es esmu tik atvieglots, paldies, ka jūs man palīdzējāt. Ja? Bet, Svētais Gars droši vien palīdz. Šobrīd jau ļoti daudz. Ko tu teici? Es nedzirdēju. Es te cauru. Jā, nē, tagad ļoti daudz
profesijā šobrīd arī vairāk tiek pieprasīti cilvēki, kuriem prāts vai klausīšanās ir tā kā viņa galvenā darba instruments. Tā kā mācītāji, ārsti, psihoterapeiti, konsultanti, tipaši kauči. Viņam ir tas viņa instruments, viņa prāts. Viņam tas darbs ir klausīties, tā kā jūs teicāt, es klausījos, bet man jābūt tur, tā kā tu nevar domāt, sava doma tev jābūt ar viņu kopā. Vai arī piefiksēt, ka man tās domas klīst prom un nākt atpakaļ. Jā, vienkārši. Jā, bet es domāju, mēs visi esam tikai tādā ceļā, mēs visi mācāmies. Tur, protams, pieredze kaut ko dod mums, bet ir tik dažādi cilvēki, ar kuriem mēs satiekamies, un tik dažādas to cilvēku ekspektācijas, ko viņi no mums sagaida. Jā. Es domāju, ka tas arī dažreiz tie cilvēki mūs ir glorificējuši, viņi mūs ir pacēluši kaut kur baigi augstu, saka, tad es atnākšu pie Baibas un viņi man iedos to viedo padomu, ja, un tu gaidi, bet īstenībā tu nesaņem, jo tu neklausies, ko Baiba saka, ja. Tu domā, kur tad nāks tā lielā gudrība? Tik daudz esmu dzirdējis par Baibu, ja, vai es domāju, ka droši vien arī tas pats, manā gadījumā tieši tas pats, ja, ir cilvēki, kas varbūt nāk nevis no draudzes, bet kaut kur no citurienes, viņi tur ir, nezinu, redzējuši, dzirdējuši, klausījušies mani, ja, un sākumā es varbūt pārdzīvoju to, ka es nespēju tā baigi gudri tur kaut ko pateikt, bet tad es sapratu, bet mans uzdevums jau nav ar savu gudrību to cilvēku iepriecināt. Mans uzdevums ir uzklausīt, un ja Svētais Gars dod kādu domu, kādu ideju, pateikt tam cilvēkam. Jo ne jau no manas varēšanas, bet gan tas, ko Dievs var caur mani izdarīt. Kā tu pats esi piedzīvojis savā kalpošanā šo sēšanu un pļaušanu? Man liekas, ka mēs jau, man ir tā izjūta, ka Dievs to pļauju no manis kaut kā ir apslēpis ļoti bieži tā iemesla dēļ, lai es nesāku lepoties. Ja. Jo tā sēšana jau notiek tik dažādos veidos, gan caur dievkalpojumiem, gan sarunās, gan caur lekcijām, gan, jā, visur tur. Un tad man bija tāds interesants gadījums pirms kādiem 3 nedēļām. Mums bija psihoterapijas studijas, un mēs tur aizgājām uz tur virši, uz Brīvības ielu pēc kafijas. Mums bija kafijas pauze. Un kaut kā tur sanāca, mēs bijām tur kopā 3 studenti, un viens studenti teica, ka viņi par mums samaksās par kafiju. Un mēs tagad jau iznākam ārā no tās benzīna stacijas, un skrien pārdevēju pakaļ, viņi saka, nepaņēma naudu. Karte. Viņi saka, nāciet atpakaļ maksāt. Un tā studenti iet iekšā, kādu laiku viņi tur iekšā, mēs tur ārā gaidām, un tad viņi iznāk ārā, viņi teica, es iegāju iekšā, un tur pie kases stāvēja viens vīrs, un viņš teica, jūs jau varējāt nemaz nenākt atpakaļ, es būtu samaksājis par jūsu kafiju. Viņi saka, kāpēc tā? Viņš saka, tā vīrieša dēļ, kas jums tur bija, es nezinu, kā viņu sauc, bet es esmu viņu dzirdējis, ja? Viņi saka, tas mans tais maršs no Agenskā. Ja viņš saka, man tās tēva dienas runas ļoti uzrunā, ko viņš saka, ja? Un man tas kaut kādā ziņā ļoti aizkustināja, ja? Viņš teica, es jau būtu samaksājis par jums, un es tiešām, es domāju, vienā ziņā es pat neapzinos to iespēju, ko Dievs caur mani dara, un tas varbūt ir labi. Jo jebkurš cilvēks ir pakļauts lepnības kārdinājumam, kaut kādai tur sevis celšanai. Ja? Tik un tā par to, pret šīm lietām man ir jāčeko sevi un jācīnās, ja? Tas jau nav tā. Un tāpēc es teiktu, protams, pļaušana ir tad, kad tu redzi, ka cilvēks kaut kādā ziņā ir varējis ar Dievu palīgu tikt no kaut kādas bedres ārā, vai cilvēks arī nācis pie Kristus. Un, man liekas, katras kristības mūsu draudzē ir pļaušana, tādā labā nozīmē. Ja. Bet jā, man patīk tas, ka tur kaut kur Pāvils saka, ka jūs pļaujat to, ko cits ir sējis. Ja. Kad dažreiz jau mēs esam
noslēguma posmā. Un es ticu, ka daudzi arī varbūt pļauj to, ko mēs esam varējuši iesēt. Nu, tā kā tur ir tāds kopdarbs. Nu, vai jums vēl ir kādi jautājumi? Kāds ir tas formāts? Kā jūs... Es saprotu, pa laikam. Kas tad? Un ik pa laikam pārtrūks sakarījos, esmu lietnes mežā. Nu, starp mežu. Un tad ir ik pa laikam kāds iepauzē, kāds sāk runāt skaļāk, klusāk, kaut kas pazūd. Bet jā, es sākumā gan nevarēju pieslēgties. Bet jā, paldies par... Forši, ka tu varēji pieslēgties. Cik dzirdēju mežu vidvaļos, tik arī. Bet dzirdēju otro lasīju daļu. Paldies tev, un tu varēsi pirmo dzirdēt vēlāk, jo Baiba visu ieraksta, un tad viņi pa mazu ziedojumu tev pārdos. Nē, tas bija joks. Joks, jo par lielu ziedojumu. Pret lielu ziedojumu, jā, jo tās tomēr ir maža lekcija. Tu vari izmantot manu vārdu. Jā. Bet ziedojumi arī būs ļoti dažādi ziedojumi. Protams. Tas nav tikai... Protams, mēs tikai jokojam. Tie bija joki, tas bija joks. Jā, tas bija joks. Bet jā, mūsu formāti parasti ir šādi, ka mēs lasām vārdu, runājam, kas uzrunā, vai ne, ja kāds ir sagatavojis jautājumus. Nu, jo es kādreiz sagatavoju jautājumus. Mēs pārunājam tos, tad uzdodam viens otram jautājumu, un beigās mēs lūdzam viens par otram vajadzībām. Jā. Nu, ja jums vēl ir kādi jautājumi, tad jautājiet. Ja nē, tad jau mēs varam arī tad iet uz to otru pusi. Noslēgumu. Un to lūkšanu daļu tad es neierakstīšu vairāk, tas lai paliek privāti. Bet vai ir vēl kādi jautājumi? Paldies! Jā, paldies jums. Ļoti interesanti. Jā. Bija prieks ar jums būt kopā, un svētdien mums būs Latvijas televīzija, mūsu baznīcā, tā kā 12. varat skatīties dievkalpojumu, un tā jau katru svētdienu mēs esam gan YouTube'ā, gan Facebook'ā. Tā arī ir tāda īpaša kalpošana, ka